Un ir kāds, kurš ir komandas aprūpētājs, kurš liek mūziku, foršu iedvesmojošu, kurš, piemēram, skatās par to, lai komandas biedri būtu padzēruši. Ir pieminētie snēki jāsagatavo. Ievērojam noteikumus, jā? 3, 2, 1, Vilki 2023 ir sākušie! Ir ļoti labi izplatušies. Tā mums ir komandas Valmierā, mums ir komandas Gaujas Nacionālajā parkā, ir komanda Zvejnieku ciemā. Matīšos pie topiņa, tur 3 komandas tusējās. Šodien mums bija ļoti daudz spilgtu momentu. Viss sākās ar to, ka viņi no rīta aizgulējās, laikā nepaspēja uz mūsu tikšanās vietu. Tā gadās. Tā gadās. Mums ļoti patika Valmieras staigāšanas spēle. Izkustēties un diezgan labi arī mums gāja, diezgan operatīvi. Iespēja sacensties ar citām komandām, pirmkārt, bet otrkārt arī pašiem sevi izaicināt. Mēs ļoti labi sastrādājāmies no pirmām minūtēm un forši aizgājām. Mūsu spilgtākais moments. Mēs ņaudzām mūsu priekšnieku pie baznīcas. Tas ir super! Saliedētība ir tās sajūtas, kas raksturo šodienu no sākuma līdz beigām. Un, jo tālāk mēs tikām, jo vairāk mēs atradām vienotu ritmu, kas mums, man liekas, perfekti palīdzēja, lai atrisinātu uzdevumus un arī turpināt šī vakara tādu svinīgo noskaņojumu. Žaņam ir nopirkts tās Karlsona bikses, bet viņas ir sieviešu un viņas ir grūtnieču bikses. Un viņam nebija ziploks, tā kā viņam bija jāvelk visas bikses noslēja pašrā, tāpēc varbūt tas bišķi traucēja komandai startēt labāk. Žaņā! Žaņ! Jāpiemina ir tas, ka mūsu kolēģis Jānis, ar kuru auto mēs šodien braucām, mums meitenēm iemācīja, kā necirst durvis. Viennozīmīgi. Mēs mākam beidzot aiztaisīt kārtīgi durvis, necēršot viņas. Monta, sveicieni Montai, kur šovadien neieradās, jo viņai jāpiedalās sacensībās. Ko mēs viņai ieteiktu? Mēs ieteiktu vienkārši braukt. Ekspektācijas ir pārsniegtas. Bija labāk nekā es patiesībā domāju. Cerams, ka pulkstens 12. arī rezultātos tos varēs redzēt. Galvenais jau ir pēc tā, kad spēle beidzās, ātri saprast, kur ir bāze. Un saprast, kur ir bārs, tu gribēji teikt. Jā, kur ir bārs, pēc tam jau viss ir relatīvs. Tas ir kā liels tas team buildings, mazā grupiņā, un tad pēc tam mēs atbraucam šeit vakarā, un te sākas tas lielais team buildings, kur tu sasveicinājies un sarunājies ar visiem kolēģiem. Un kas ir īpaši svarīgi, ka ne tikai savā, teiksim, tā parasti sekulārā uzņēmuma ietvaros, bet ir iespēja ar visu draugiem grupu tiešām, ar kuru varbūt ikdienā ne tik ļoti sanāk sastapties. Es teiktu, ka mēs esam palikuši nedaudz vaļīgāki. Jā, tāds. Jā, ir atslābums beidzies. Sācies. Kādu tu vaibiņu dabūni iekšā anglicismā, sakot, ka tev ir tas noslēguma pasākums, jeb bāzes vieta, to tā baigi nevar atkārtot. Un atcerējamies, ka tas ir reāls draugiem grupas, teiksim tā, gada notikums. Vilki gada notikums jau entos gadus jau. Vilku spēle 2023 draugiem grupu. Fantastiski. Mēs domājam, ka mēs stabili būsim kaut kur top 5. Ja nē, tad nākamgad mēs ko darīsim? Varbūt paskriesim nākamgad. Izej no kadra. Es domāju, ka mēs būsim pirmie. Sauksim, sākot no 3. vietas šeit komandas. Jūs saņemat balvu un palieciet šeit. Vienkārši mēs pēc tam lūksim palīgā telpi aizmirstām. Trešā vieta. 2023. Rinalds un Rolands 2 gadus jau palaižat garām. Veči, tā nedrīkst. Tā ir pavisam cita dzīve, iekš mapa un iekš draugiem grupu. Un visi pārējie, kuri vēl nav šeit, jums jābūt. Kā jebkurā balvu pasniegšanā, paldies organizatoriem. Jā, viņi labi, paldies Baibai komandai, paldies Edmundam, kas deva finansējumu. Kur Edmunds iet, var nofilmēt ātri viņu.
visiem rūķīšiem, kas piedalījās šo te svētku tapšanā, un es uzsveru svētki, jo mēs svinam. Mēs svinam pirmkārt vasaru. Visam ir tāda kalendārā, ne? Latvijas jau sarkano datumu. Visu, ko uztaisīt katru gadu un pārsteigt, lai nebūtu garlaicīgi, tā kā jā, maleči. Un prieks katru gadu atrasties šeit, jā.